People judge you before you ever say a word, and your clothing makes that decision faster than you think. Shank Hall. Clothes that you need from Zara. Fashion ins and outs of 2026. I would say about 98% of my wardrobe is plastic and or fast fashion, and I absolutely hate that. Man liekas, ka visi saka, ka tu esi tas, ko tu ēd, ko tu dzer, ko tu dari, kādi ir tavi draugi. Bet kā ir? Vai tu esi tas, ko tu velc? Kas ir tev mugurā? Mēs esam jaunas meitenes ar personīgu pieredzi modes pasaulē. Mēs iepērkamies gan lielveikalos, gan lietot apģērbu veikalos, vai ne? Nu, un mēs esam arī daļa no paudzes, kur ietekmē sociālajie mēdīji, trendi un arī draudzeņu izvēles. Meitenes, ko jūs ilgsiet rīt uz universitātes bāli, es nevaru izdomāt. Es nesen uzzināju par vienu tādu interesantu jēdzienu enclosed cognition, jeb ietērptā domāšana. Tas ir principā tas, ka tas, ko mēs uzvelkam, reāli arī ietekmē to, kā mēs jūtamies un arī pat kā mēs domājam. Un patiesībā es to baigi izjūtu, jo ir dienas, kad uzvelk kaut ko, kas man tiešām patīk, un pēkšņi ir tāda kā cita pārliecība. Izklausās ļoti interesanti, jo patiesībā es arī pavisam noteikti uzskatu, ka es ar apģērbu veidoju savu tēlu. Es esmu laikam tik pārliecināta par šo, jo es dažreiz esmu nogurusi vai slinka, un tad uzvelku trenuskus un hūdiju. Lai gan mode man tieši arī mēdz radīt motivāciju un iedvesmu tieši šādos brīžos, ja es nejūtos tik labi, es sapucējos, uzkrausējos un jūtos daudz, daudz labāk. Bet, protams, es mīlu reizi pa reizē iet H&M, Zārā vai Šeinā. Nu kā var nemīlēt, ja tas ir tik lēti? Es kā pārdevēju 4 gadu pieredzi esmu ievērojis, ka ir visādi. Ir arī bijuši cilvēki, kaut kādas vecākas paudzes, kas strīdās pa vienu džemperi, pat ja viņš nav tik dārgs, bet viņam tas ir tik svarīgs. Un ja tur ir rakstīts, ka ir kokvilna, kāpēc tad viņš tā veļās pēc pirmās mazgāšanās reizes. Ir arī bijuši klienti, kas prasa lētākas drēbes, dabūt vēl lētākas, tā kā iedot atlaidi, tikai tāpēc, ka viņi pamanījuši kādu diedziņu vai caurumiņu. Man šeit es vispār esmu diezgan slinka. Tā kā ar modes lietām tieši, jo, man patīk, der, izskatās labi, būs kur uzvilkt, tad es pērku. Jā, es nepaskatos to pirciņu baigi, bet es nezinu, vai es to nožēloju tagad, piemēram, sēžot ar kraklu, kur es nezinu, kāds ir viņam sastāvs. Man ļoti liela iedvesma ir mana vidusskolas skolotāja Anna Elzbeta Kaspersone, bet viņa ir ne tikai skolotāja, bet arī profesionāla modes māksliniece un sava zīmola Anna Elzbeta Fashion dibinātāja. Viņa savos darbos apvieno sievišķīgu estētiku ar tādu laikmetīgu pieeju, jo viņa ļoti īpašu uzmanību pievērš tieši materiālu kvalitātei. Un viņa tic, ka apģērbs ir ne tikai audums, bet gan spēcīgs pašizpausmes un emociju instruments, kas spēj pastāstīt par to, kāds patiesībā ir tas valkātājs. Es neesmu haute couture augstais modes nams, man nav klienti, kas uzreiz maksā tādas summas par apģērbiem. Var jau prasīt un var jau arī pasūtīt jebko, bet tomēr ir jādomā arī tādā savā prizmā, kas ir tavs klients un kam tu to gribi piedāvāt un kur to vilks. Ka tā ilgspējīgā mode, tā nav tāda utopija, ka vienā dienā mēs vairs neiepirksimies fast fashion veikalos, jo, ja tu to pērc, jo tev ļoti, ļoti patīk, vai tev tas trūkst tavā garderobē, un tu sajūti, ka tā kvalitāte ir ok, vīles nav šķības, un ja tur ir pietiekami labs sastāvs, tad kāpēc nē? Vienmēr labāk ir dabiskie materiāli, kokvilna, vilna,
līns, viskoza, zīts, un tad visi tie, kas ir sintētiskie, viņi parasti sāksies ar poliesters, poliamīds, akrils un tā tālāk. Vai tas ir šūts izstrādājums, vai tas ir fast fashion vai vintage, tā kopšana, jo ļoti ir svarīgi neiemest tikai veļas mašīnā, bet reizēm dažus izstrādājumus tikai var ar rokām. Man ir konkrēts piemērs par vienu, man liekas, H&M žaketi, kurai ir kaut 10 gadi, un tad man liekas, wow, ir vienkārši tāds izstrādājums, kuru es tik ilgi nesāju, tad es to nevaru teikt, ka tas ir kaut kas slikts, jo es esmu viņu tiešām nonēsājusi. Es neuzskatu, ka cilvēks zaudē savu oriģinalitāti iepērkoties masu produkcijas veikalos. Manuprāt, oriģinalitāte nav tajā, kur tu pērc, bet gan kā tu to sakombinē. Un tad ir tā nākamā galējība, cik tas viss ir draudzīgi videi, jo mēs varam šķirot atkritumus un domāt par planētu, bet tajā pašā laikā pirkt drēbes, kas tiek ražotas milzīgos apjomos un ātri izmestas. Mūsdienās ļoti grūti, jebkurā veikalā ir atrast labu sastāvu. Visur ir tikai sintētikas, un Humpels ir tieši tā vieta, kur atkal var kaut ko vēl atrast, kur ir labs sastāvs, un tā ir pērle. Tad es vēl teiktu kaut kas tieši netradicionāls mūsdienu modē, ja tu vari ieiet un sameklēt kaut ko no 70. gadiem vai 80. Nu, tad tā ir pērle, jo to mēs ikdienas veikalos neatradīsim. Ar mani šajā sfērā laikam ir tā, ka man patīk no visa pa bišķiņam, tā lai es arī sevi varu kaut kā parādīt un to savu būtību atklāju. Es teiktu, ka apģērbs droši vien definē to savu identitāti, bet apģērbs arī izceļ. Jo tāpat jau visam pa priekšu iet personība un varētu saģērbties ar visdārgākajām lietām vai noalgot stilistu, kurš tev saģērb, bet ja tu to nemācies iznest vai nejutīsies līdz galam kā savā, tad tas arī beigās tev neko nedos. Un laikam tas jautājums paliek atvērts. Kur ir tas balanss starp pašizpausmi, pieejamību un atbildību?